Šis ir 5. 9. aprīlis pie manis viesos šodien Evija Grīnmane, un šodien mēs runāsim, man šodien daudz viesi, man ir liels prieks par to, un Evija, labrīt! Droši vien labdien jau. Evija, labdien, 1:15 minūtēs, jā, un šodien mēs runāsim par vides labiekārtošanu. Kāpēc? Jo mēs gatavojamies lielajai talkai, bet man šķiet, ka ir svarīgi saprast, ka lielā talka tā nevajadzētu būt tādai vienai dienai gadā. Lielā talka, tas ir tāds jau dzīves lielā stils. talka, jā, tas ir dzīvesveids, ne tikai talka pati par sevi, bet šī zaļā domāšana, zaļie darbiņi, jā, tas viss, ko mēs darām ne tikai vides labā, pirmkārt jau sevis labā, jā, jo tas, kāda vide mums ir apkārt, ļoti ietekmē mūs pašus, gan mūsu veselību, mūsu domāšanu, enerģijas, jā, piesārņot vidi. Viņa ir, teiksim, slima vide, un, protams, slimam cilvēkam viņam ir slikts noskaņojums, jā, viņam arī enerģija ne tā labākā. Vesels cilvēks, viņš smaida, viņš ir dzīvespriecīgs, viņš kustās, jā, nu tieši tāpat arī ar dabu, jā. Augi, kas ir slimi, viņi nezied, viņi vīst, veseli augi zaļo ziedu, viņiem blakus atkal citi ziedi, jā, tā ka tas viss tīrais, labais vairo arī visu to labo apkārt. Tāds loks, kurā mēs varam gūt iedvesmu no dabas, ja vien mēs palīdzam paši arī dabai. Jā, jo tas, ko mēs ieguldam dabā, pēc tam mēs to saņemam atpakaļ. Es domāju, ļoti grūti ir sākt par to domāt, īpaši, ja tu esi varbūt visu mūžu bijis pilsētnieks, rīdznieks 5 paudzēs, ja kā es, piemēram, jā, labi, vasarā izbrauc tur uz pāris nedēļām uz laukiem, bet tomēr, ja nav bijis sava dārza, tad varbūt tās domas par to, ka es esmu viens ar to vidi, ir kaut kas mazliet svešs mums. Jā un nē. Vienmēr jau tie, kas varbūt gribēs atrast argumentus pret to visu, viņi vienmēr atradīs argumentus pret to visu. Jā, man ir tieši otrādi. Es nāku no mazpilsētas, bet jau pēdējos 15 gadus esmu arī lielpilsētas iedzīvotāja, un šo te skaisto zaļo vidi es radu mājās uz palodzes. Parasti pavasaros arī nopērku podziņu, zemi, un šos te pašus garšaugus, dilles, lociņus, salātus iesādu uz palodzes, aug, zaļo, ļoti labi garšo un smaržo. Un ekoloģiski tīrs produkts. Un tev ir sajūta, ka tu esi tuvāk pie dabas, un tu redzi, ka tu vari faktiski no sēkliņas izaudzēt sev šķīvim. Un dārs kaut arī neliels, viņš ir man uz palodzes, viņš man iepriecina. Ja vajag, parunājos ar tiem augiem, jā, tur arī, protams, ir viedokļi dažādi. Var jau teikt, tas augs jau neko nesaprot, jā, ko mēs viņam sakam, un varbūt tā ir tīra lieka laika tērēšana, ka mēs viņiem runājamies. Ir atkal pētījumi, kas atklāja, ka augi uztver šo te mūsu enerģiju, atbild mūsu rūpēm ar skaistu zaļošanu un to rezultātu, ko viņi dod. Evija, pāris vārdos pastāst varbūt par sevi, ar ko tad īsti tu ikdienā nodarbojies? Es saprotu, tad tev ir skaista savu mazā palodzīte, bet vai tas ir tavs tuvākais stāsts par dabu? Ne tikai jāsaka, es esmu bijusi zaļi domājoša vienmēr. Iespējams, tas ir mans uzvārds, jā, Grīnmane. Ja mēs mazliet viņu angliskojam, Greenman, zaļais cilvēks, jā, tad man kopš dzimšanas uzlika misiju būt zaļam cilvēkam. Nezinu, vai dēļ uzvārda vai nē, bet tiešām man kopš bērnības ir bijusi saistošas šīs zaļās aktivitātes. Un bērnībā, kur dzīvoja mazpilsētā, mums bija netālu mājai grāvis, parastais grāvis, kas ir kaut kāds varbūt vai notekūdeņi, vai vienkārši kur no laukiem pēc lietus, lai neaplūst lauki, satek šis te liekais ūdens un plūst projām. Un es katru pavasaru ļoti pārdzīvoju, ka šis te grāvs ir piesārņots, ka garām gājēji ir sametuši pudeles maisiņus, zari salūzuši. Tad es pati uz savu iniciatīvu katru pavasaru šajā te grāvī taisīju savu talku. Un tad vēlāk atnācu uz Rīgu, jo mācīties augstskolā uzzināju, bija tāds projekts Pēdas, kas bija lielās talkas aizsācējs, un es atradu savu vietu, kur izpausties. Un tagad jūs esat starp lielās talkas? Jā, lielās talkas administrators. Lūk, lielā talka atgādāšu 23. aprīlī. Jā, 2 nedēļas. Vai ir kādas prognozes par to, cik liela šogad būs aktivitāte? Prognozes mēs vienmēr, diezgan ambiciozas izvirzam, jā, cenšamies uz šiem te apmēram 200,000 dalībniekiem vai pat vairāk, bet nekad nevar zināt, kāds būs tas rezultāts. Un ne jau arī vienmēr visi talcinieki paziņo par savu aktivitāti, par savu dalību, bet talka ar katru gadu kļūst arvien populārāk, arvien vairāk ir šo te pieteikto talkošanas vietu, kuras oficiāli tiek atzīmēts lielās talkas mājaslapā, bet mēs zinām, ka ir daudz vietu, kuras cilvēki neatzīmē šajā talkas mājaslapā, bet vienalga paņem maisiņus, atkarībā, ko viņi ir ieplānojuši darīt, dodas, darbojas. Tā kā bez šī cipara, ko mēs zinām, ir
es domāju, savu Noteikti 50 vairāk, vēl jā. plusā. Jā. Es domāju par to, ka dažkārt cilvēks saka, jā, nu lielā talka, mana talka būs man dārzā beidzot, nezinu, izšķūrēt tos zārus ārā. Bet vai to mēs varam skaitīt arī pie tādas Varam talkas? skaitīt, bet tas vairāk būtu jau šis te ikdienas darbs. Jā, Nu, tāda saņemšanās, nu, ka šai dienā visi strādā, labi, es arī strādāju, bet nu, man nav īsti kapacitāte vēl kam citam, jo tas mans dārs jau ir tikai izaudzis, kad, nu, ja nu kaut ko dara, tad tepat. Apsveicam. Katrs darbs, ko katrs cenšas darīt, ieguldīt, ir ļoti apsveicams. Jā. Bet, ja tā ir talka, kas ir visas Latvijas sakopšana, kā jau droši vien daudz varbūt ir dzirdējuši, mēs esam arī izvirzījuši mērķi uz Latvijas 100-gadi 2018. gadā padarīt Latviju par zaļāko valstu pasaulē. Kāpēc katru gadu mēs ar vienu lielākus šos apgriezienus uzņemam un visādas jaunas iniciatīvas izvirzam. Un, protams, ja šī diena ir, kad mēs dodamies palīgā Latvijai, lai viņa kļūtu zaļāka, nu, varbūt paskatāmies jau mazliet ārpus sava dārza robežām, jā, jo savā dārzā mēs varam rosīties, kur katru dienu, kad vien ir tas laiks, bet, ja tiešām gribas tajā talkas dienā to savu dārzu savest kārtībā, lūdzu, tas nav aizliegts. Nu, mazliet vairāk par to, kas parasti notiek lielajā talkā, mēs parunāsim pēc dziesmas, un mums būs arī Instagram konkurss, un mēs šeit studijā visticamāk kaut ko kopīgi arī iestādīsim. Visticamāk, tāpēc, ka es neesmu profesionāls stādītājs, ja, bet es ceru, ka ar nelielu palīdzību mums abām kopā tas noteikti izdosies. Mēģināsim. Lukas Grējams ar Mama sēd 1:21, un tad jau turpinām mūsu sarunu par zaļo dzīvesveidu. 1:27 minūtes. Evija Grīnman pie manas studijā. Mēs runājam par talkām, par lielo talku, kas būs 23. aprīlī. Tai mēs gatavojamies, un, protams, runājot par talku, mēs runājam par zaļu domāšanu. Un par to, ka tai nevajadzētu būt vienai dienai, bet ka vajag sākt ar mazu solīti, domāt par to, kā pietuvoties dabai. Un es gribu teikt, šeit, 5LV studijā, mēs ar Eviju kopā esam jau stipri vienu lielu soli tuvāk dabai. Proti, kas mums te ir noticis? Mēs tātad esam pievērsušās mazai stādīšanas akcijai. Jā, mums ir šis tas sagatavots no garšaugiem, kurus mēs tūlīt arī stādījām. Mazas sēkliņas mums ir sagatavots, jā. Un mums ir skaists garants māla trauks, kurā ir iebērta jau zeme patreiz jau. Tātad, kas tā ir, kāda īpaša zeme, vai var ņemt vienkārši melnu zemi? Var ņemt arī īpašu sagatavotu zemi, skatoties, vai tā ir paredzēta tieši ziediem, vai atkal vairāk kaut kādiem kartupeļiem un tam līdzīgi tādiem dārziņiem, jo kam kaut ko tādu gruntīgāku vajag. Bet kāda zeme ir tāda, ņemam, aizbraucam uz laukiem, ir melna zeme, kāds kurmi rakums, mēģinam, variācijas ir dažādas, pielāgoties var. Bet, nu, protams, dārzniecības veikalā varam arī īpaši piemeklēt kaut ko nepieciešams. Tur būs skaidrs, ka tur neizaugs man pēkšņi negaidīti kāda nātra, kas atnākusi līdz ar zemi no laukiem. Jā. Ja mēs paņemam no laukiem, nu jā, tur visāds brīnums dažreiz var sagaidīt. Labi, tātad mēs pirmie tevī stāstīja, ka tev uz palodzes ir skaists mazs garšaugu dobīšu stūrīts, ja? Jā. Tātad tagad mums arī 5 studijā būs maza dobīta ar garšaugiem. Ko mēs šodien iestādīsim? Tātad mums ir dilles, lociņi un spināti. Cik ir liela iespēja, ka līdz nākamās nedēļas raidījumam mēs jau varam redzēt kādus pirmos jau asniņus? Es domāju, iespēja ļoti liela, sevišķi, ja mēs tā sūtīsim daudz pozitīvu domu, rūpēsimies, saulē jāliek. Vēlams saulē. Mēs cerēsim, ka šeit mums pie studijas loga saule lutinās nākamā nedēļā, jo es tiešām ceru, ka nākamā nedēļā mēs kaut ko jau varēsim apskatīt. Bet tā tad, nu ko... Kas tad ir jādara? Kāda ir secība? Tātad zeme mums ir sagatavota, iebērta jau podiņā, mazliet arī aplaistīta, jo vajag, lai tā augsne ir mitra mazliet no apakšas. Teikšu uzreiz, es neesmu profesionāls dārznieks, tā ir tīra mana pieredze, cik es pat esmu darbojusies ar savu palodzes dārziņu, bet jā, tātad augsne mazliet sagatavojam jau mitru, lai viņa ir gatava. Nu, ko ņemam sēkliņas? Tātad mums ir 3 dažādi zaļumi. Nu, uz acis tā apmēram sadalām to attālumu 3 daļās. Sākam ar lociņiem. Un cik biezā rindā var viņus bērt, cik daudz sēkliņas, vai tur vajag? Parasti uz tām iepakojumiem, uz paciņām ir parādīts attālums. Jā, piemēram, šeit ir vairāk jau tā kā stādīšanai ārā 20 līdz 30 cm attālumā. Tas viens lokas stādīņš no otra. Kodiņš ir tikai nu, kāda, jā, varbūt, mums ir tīri tiem 40 pirmie asniņi, lai varam salātiem pielikt klāt. Nu, es mazliet saujā iebaru, daudz mazliet izbiru jau. Tad mazliet būtu tā kā tāda šķipsniņa sāls, ko piebērt pie zupas. Jā, apmēram tā. Nu, un tad tā ar attālumu es mazliet paiešu no mikrofona, jā. Jā, es tātad komentēšu tālāk. Nu, tātad man izskatās, ka ar attālumu, nu,
ik pa centimetram, ik pa puscentimetram, mēs tā, ik pa centimetram, jā, vai pat 2. Protams, var kādreiz arī mazliet dāsnāk iebērt, jo nevienmēr 100% visas sēklas izdīkst. Tā ir visur. Tātad tagad mēs stādījām, ko dilles mēs stādām? Lociņus mēs tagad stādījām, un tad dillēm jau atkal būs citi noteikumi, kā viņas jāstāda. Mēģināšu atkal komentēt, cik lielu attālumu būs ieguvušas dilles. Bet kāpēc mēs šo visu šeit esam iesākuši, te maza atkāpe. Proti, dārgie klausītāji, mēs ceram arī jūs iedvesmot uz kādu līdzīgu pavasara darbiņu. Pēc lielās pavasara tīrīšanas mājās vajadzētu arī vienu mazo pavasara stādīšanu, vai ne? Un, pat mums dilles iegāja trauciņā, cik bija tas liels attālums apmēram starp diļu sēkliņām? Dažām ir apmēram 3-4 mm, citām arī pa centimetram. Aha, jā. Ja uzdīgs pārāk biezi, varam mazliet viņu paratināt, un tad jau atkal viņām pārējām būs vairāk vietas, kur dīgt. Labi, un tad mums ir atlikušas spināti. Spināti eksotiski, vai spināti aug labi mums te? Arī skatoties no kopšanas, no siltuma, no saules, no zemes, šis būs šobrīd eksperiments, kā viņiem patiks augt studijā kopā ar dillēm un lociņiem. Es gribēju teikt, ka katram taču droši vien ir citi laistīšanas ieteikumi, vai ne, un paradumi augšanai, un tagad mēs viņus saliekam visas vienā trauciņā, lai draudzējas. Cerēsim, ka sadraudzēsies. Tas tātad eksperiments. Līdz nākamajai nedēļai skatīsimies, un tad ziņosim, kā mums iet. Un tātad, klausītāji, mēs esam pienākuši pie tā brīža, kad es esmu gatava pastāstīt par mūsu Instagram konkursu. Tātad jūs vēlāk varēsiet YouTube kanālā apskatīt arī mūsu ļoti skaisto stādīšanas komplektu, ļoti skaists māla trauks. Tātad mums ir un pāris sēkliņas mums vēl ir arī palikušas. Mums nāks klāt arī tīkrekļi ļoti jauki. Kas ir uz šiem tīkrekļiem, Evija? Latvijai būtu zaļai. Latvijai būtu zaļai. Šis ir ļoti skaists augsts, ar kuru, es domāju, turklāt zaļā krāsā. Turklāt zaļā krāsā. Jā, un man šķiet, šo moto mēs, ja visi paturēsim prātā, mums patiešām varētu izdoties, vai ne? Jā. Šis mērķis, ļoti, ļoti labs, lielisks mērķis. Un arī mums ir saudzīgs roku kopjošais krēmiņš. Jā, pēc aktīviem, smagiem darbiem dārzā, un ne tikai dārzā, rokas vajag kopt, vajag parūpēties par roku ādu, un par to ir arī parūpējušies, Himalaya krēmu izstrādātāji, kuri mums balvās ir iesnieguši šos te burvīgos krēmus. Tātad komplektiņš stādīšanai ar tīklekliņu un krēmiņu viss kopā. Šāda ir balva, kur tu vari saņemt. Un viss, kas tev ir jādara, jāparāda mums savi pirmie asni. Vai varbūt varam pat, ja kāds iedvesmojas tieši no šī raidījuma, tad varbūt vienkārši dobīte ar zemi, attiecīgi podiņš ar zemi, lai mēs redzam, ka tu patiešām darbojies ar mums kopā, nobildē pēc iespējas skaistāk, tā lai tas izskatās iedvesmojoši arī citiem, liec tēmturi 5 zaļo. Un tas ir mūsu konkurss, viena no šīm bildēm, varbūt iedvesmojošākā bilde, arī tiks pie šīs jaukās balvas. Izībizu ar White Tiger, un tad jau turpinām sarunu. Neilgs laiks jau mums vairs palicis kopā līdz 1:30, kad teikšu jums ar Dievu šai dienā, bet kamēr vēl esam kopā, man ir liels prieks, ka neesam kopā tikai mēs, bet arī Evija Grīnmane ar mani ir kopā studijā, un pavisam mazs un skaists zaļš darbiņš mums studijā te ir izdarīts, ir iestādīts pāris sēkliņas. Pavisam vēl nav iestādīts, vai ne, Evija? Jā, vēl mums ir noslēdzošais posms, mums ir jāpārber virsējā zemes kārta. Jo mēs nevaram šīs sēklas atstāt šādi plikas gaismā. Patreiz viņas tā kā sauļojas izskatās. Jā, viņas ieguļās, viņas atrod to savu vēlamo šo te dīgšanas pozu, kā viņām tur smuki iesaisties un dīgt tālāk. Bet viņām vajag šo te virsējo slānīt pārbērt, ko es tūlīt arī izdarīšu. Es atceros no bērnības laukos, kad, teiksim, burkānus stādījām, tad vajadzēja viņas tā iebakstīt zemītē iekšā. Tas jau vairāk ārā augošajiem, jā, vai arī var, piemēram, tādu vadziņu izvilkt, vai ar kapļa kātu, vai vienkārši ar rokas pirkstu paņemt izvilkt, sabirdināt un tad to vadziņu sastumt kopā atpakaļ. Bet šādi te podiņā, kad zeme ir diezgan mīksta, mēs izbirdinām apmēram līdzvērtīgā, nav pilnīgi proporcionāli līdzvērtīgs tas attālums, bet lai nav pilnīgi viss vienā kaudzē sabērts, šīs sēkliņas izbirdinām, pārbērsim tūlīt pāri ar vēl vienu kārtu zemi, vajadzētu būt labi. 5 zaļo. Tāds ir mūsu šīs sadaļas jaunais tēmturis, un es ceru, ka jūs esat gatavi sākt stādīt un bildēt savus zaļumus arī dzen. Lūk, ja jums vēl kādas neskaidrības var pagūt Evijai uzdot jautājumu, lai arī jūsu
puķu podiņā, garšaugu podiņā jau pavisam drīz uzplauktu pāris smaržīgi garšaugi. Vai tās būs dilītes, spināti vai lociņi, kā mums, vai kādas pēc jūsu izvēles? To atstāsim brīvai improvizācijai. Kādi vēl ir populārākie garšaugi, kas labi aug Evijas palodzes? Man ir ļoti laba pieredze ar baziliku un majorānu. Tā jau tāda eksotiskāka, ne? Eksotiskāki, bet aug labi un garšoja ļoti labi. Šogad neesmu viņus vēl iestādījusi, bet vēl var paspēt. Vai visiem šiem garšaugiem ir principā vienalga, kurā brīdī viņus stāda, vai tomēr ir jānoķer tā pirmā pavasara saule, vai tagad mēs esam trāpījuši tad īstajā brīdī? Protams, pirmā pavasara saule ir tā augalīgākā, bet mājās uz palodzes var arī ziemā stādīt, var rudenī stādīt, bet pavasaris dod savu šo te spēku, šī auglību. Tā mēs kopā ar Eviju gatavojamies lielajai talkai, stādot mazu skaistu garšaugu dārziņu. Lūk, mūsu 5LV studijā man šķiet pirmo reizi te kaut kas mēģinās zaļot vārdu tiešā nozīmē. Kāpēc lielajā talkā ir tāds interesants uzstādījums paralēli arī kaut ko tā kā apzaļumot, iestādīt? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ļoti daudz teritorijas gadu no gada esam jau sakopuši, bet cilvēki vēlas talkot. Viņi vēlas piedalīties, kaut ko darīt, bet ja viss ir tieši un sakopts, nav atkritumu, ko vāpt, ko darīt, labi iekārtot. Stādīt kokus, krūmus, puķes, soliņus salabot, krāsot. Jaunu stādīšanu, protams, ir tas, kas ir paliekoši, kas pēc tam aug un zied un zaļo, un tāpēc ļoti daudzās vietās iedzīvotāji izvēlas šos stādīšanas pasākumus. Kas ir populārākais, ko stāda? Ķiršus stāda, teikt pavasarī. Kas ļoti daudz gaumes jautājums, jā, un arī, protams, attiecīgi no šīs te vietas mums ir bijis arī šī te pagalma labiekārtošanas kustība, kur skatoties atkal no pagalma, vai tur vajag kādu norobežojošo sētiņu ar dzīvu žogu, kur autostāvvieta norobežot no bērnu spēļu laukuma, citur varbūt vairāk tieši ziedus. Ja? Bet ļoti interesants gadījums bija pirms pāris gadiem, neatceros tagad uzreiz, kur tas bija reģionā, bet tika izveidota aleja, jā, ar sarkanbaltsarkaniem šiem te ziedošiem krūmiem. Ļoti skaists pasākums. Ļoti skaisti iedvesmojoša doma. Jā. Mēs, protams, arī aicinām jūs visus sākt patiešām gatavoties talkai, apdomāt, kur jūs šogad būsiet. 23. aprīlī talka notiks visā Latvijā, arī pierobežā pašā, vai ne? Varbūt, ja kāds talko Igaunijas jau sākumā, vai tas arī vēl vai var reģistrēt savu talku? Var reģistrēt, protams. Piebildīšu vēl, ka ar mums vienā dienā talkos arī Ukraina, Lietuva un Horvātija. Jā, jo ir tāda tauku kustība Let's Do It, kas ir jau visas pasaules tauku kustība, un šīs kustības Latvija ir viena no līdzdibinātājiem. Bija sākumā Baltijas jūras reģiona valsts, kas dibināja šo kustību, bet atkal šīs Let's Do It vadību un virzību šobrīd ir pārņēmušies Igauni, mūsu kaimiņi, bet arī Latvija aktīvi gadu no gada piedalās arī viņu aktivitātēs, gan konferencēs, gan arī ziņojam par mūsu taukas aktivitātēm. Un tātad, šīs arī pārējās Let's Do It dalība valstis vienā dienā ar mums talkos, kā jau es minēju, gan Lietuva, gan Ukraina, gan Horvātija. Tā ir skaisti apziņa, ka daudzas valstis kopā vienā dienā vienojas, vai ne, darīt kaut ko labu un skaisti savas zaļās zemes labā. 23. aprīlis visā Latvijā reģistrē savu talku. Ir liels uzraksts, kurš parādās, kad ieeju mājaslapā Talkas LV. Jā, varu mazliet pastāstīt, kas ir šī talku reģistrācija, lai iedzīvotājiem ir skaidrāks, lai nav apmūsums. Tātad šajās oficiāli pieteiktajās talkas vietās, kur pēc tam tālāk arī lielajās talkas mājaslapā var redzēt kartē atzīmēt zaļos punktiņus, šajās talkas vietās tiek izdalīti oficiālie talkas maisi, kam katru gadu mainās krāsa. Šogad šie maisi būs balti, iepriekšējos gadus bija zili, sarkani, dzelteni, zaļi. Un, protams, šos maisus pēc talkas bez maksas atkrituma izvedēji savāc. Jā, tā, katru plasmasas maisiņu, kurš ir nolikts kaut kur ceļmalā, nesavāks, bet šos talkas oficiālos atkritumus savāks, nogādās poligonā, nekur nekas nepaliks mētājoties, bet, lai mēs būtu droši, ka šie atkritumi tiek savākti, tāpēc arī talkas vieta ir jāreģistrē. Un arī šo reģistrāciju veicam paralēli tāpēc, lai kāds, kurš nav piereģistrējis savu talku, bet grib pievienoties talkotājiem, atver mājaslapu, paskatās, tepat man kaut kur kaimiņu pagastā talko vai, teiksim, blakus pilsētā. Ja mums šeit viss ir skaists un sakopts, nav ko darīt, bet iesim talkā, iesim palīgā kaimiņiem. Bet kā ir, cik lielai jābūt tai talkai? Ja mēs, 3 draugi talkojam, vai tā jau skaitās talka? Jā un nē. Skaitās kā talka. Jā, jums, protams, ir ļoti daudz ko darīt. Jūs varat trietā atsevišķi viņu piereģistrēt kā savu talkas vietu.
Bet, ja kaut kur netālu ir talkas vieta, kas ir jau piereģistrēta, jūs, protams, varat sakopt šo teritoriju, ko jūs esat ieplānojuši, un painformēt šīs piereģistrētās talkas vietas, talkas atbildīgo, kuru kontakta informācija arī ir norādīta pieteikumā, ka, lūk, mēs esam to un to izdarījuši, vai šos savāktos atkritumus mēs varam pievienot pie jūsējiem, lai būtu droši, kā atkritumu savācēji savāks. Un šāda praksa bieži arī notiek. Bet varbūt man ir iespēja ar saviem 2 draugiem, vai ne, tā kā radīt interesi par šo, pieņemsim, man ir tāda skaista mīlestības saliņa blakus pie manas mājas dīķī, ja, kur es gribētu sakopt, un es gribētu, lai man nāk palīgā, bet es nezinu, ko uzaicināt. Tad, ja es piereģistrēju, es varu cerēt arī uz citiem brīvprātīgiem. Bet ir, protams, jāaicina arī kaimiņu iedzīvotāji, jāizplata informācija, ka mums ir vienkārši burvīgs pasākums, un jūs nevarat viņu palaist garām, jums ir jānāk uz šo mīlestības saliņu. Nu ko, mūsu laiks paskrējas ļoti ātri, galā stādīšana jau var paņemt laiku, vai ne? Bet turēsim īkšķus, lai mums tur patiešām kaut kas izdīgs līdz nākamajai nedēļai. 2 nedēļas mums vēl ir laika, ja nākamā nedēļa vēl neko neredzam, nemetīsim plinti krūmos, gaidīsim vēl vienu nedēļu. Jau nākamā nedēļa mēs atkal parunāsim ar vēl kādu jūsu kolēģi. Pārspriedīsim, kā tad vēl gatavoties lielajai talkai. Šodien Evija saka lielu paldies par to, ka bija iespēja mums pievienoties un palīdzēt, ka man bija iespēja piedalīties arī kaut kā maza iestādīšanā. Un cerams, ka tiešām šis būs labs atgādinājums talkot ne tikai 1 reizi gadā. Jā, tiekamies talkā un katru dienu turpinam rūpēties par vidi sev apkārt. Paldies, Evija! Tiekamies! Atā! Vislabāk! Tu klausies 5 LV!